Lai ir balva. Lai Mareks var ierunāt. Labi, tātad samazināt dalības maksas, jā. Ja pilots pāriet no vienas... Es neko nedzirdu, kurš? Ja pilots pāriet no vienas komandas uz citu, vai viņa punkti arī nākt? Kopā? Kāpēc tas vajag pāriet no vienas komandas? Mums vēl nepērk neviens neko. To nevarēs darīt. Nē, punkti nepāriet. Punkti nevar pāriet. Tevī varbūt gultī, un tās bija līgo gultī. Bet šis ir jāatrunā. Vajag uzreiz, teiksim, var piedalīties sacensībās tikai, ja esi komandas dalībnieks un viss. Tas būtu normāli. Varbūt, kad liekam komandām šitā 10 lāpu licenci un gada apbalvošanā tur kāds striptīzi nodejo. Tad labāk Runājot par rezultātiem un tātad punktu skaitīšanas sistēmu, tas viss mums paliek tā kā bija. Vienīgais, kas ir pielikts klāt, ir tātad izslēgšanas eglis top 8 vienkārši pa vietām, ja? Jo šis te izslēgšanas egli top 8 vēl nebija, un tā kā proklasē īpaši tas bija ļoti būtiski, tāpēc, kad nesamācās top 16 sportisti pagājuši gadu, tad kur ar kuru vietu iet, tātad 1. ar 8. Tad, tas ir pēc idejiski, lai ietu tā kā labākais tikt uz priekšu. Tad 1. ar 8. šeit, tad ir 2. ar 7. šeit. Tad ir 3. ar 6. šeit un 4. ar 5. šeit. Standartiņš, kā viņš ir, tas vienkārši tas jaunums, kas tur ir ielikts iekšā. Un pie rezultātiem mums ir arī jāizrunā tas, ka tātad no nākamā gada mainās šī sistēma, kā kļūt par LAF biedru un kādā veidā šīs licences vispār tiek izņemts, lai jums šie kopvērtējumi punkti tiktu skaitīti. Šī sistēma ir tāda, ka licences jums izņem sporta klubs, tātad jūs izstājaties sporta klubā, un Latvijas Automobīļu federācijā biedri vairs nav nevienas fiziskas personas, tikai juridiskas personas. Jebkurā gadījumā zaudētāji jūs nebūsiet, tāpēc, ka mēs vai nu samazināsim tur drusciņu licenču maksas, jebkurā gadījumā vairāk, tas mums nekādā gadījumā neizmaksās. Ja? Bet, un arī, cik es saprotu, būs klubs, kurā iestāties tiem, kam nav šī kluba. Ir vispār kādā jautājuma par šo? Tur vispār, man liekas, ir vienīgi jautājumi. Tad jau uzreiz var taisīt, saka, komandas. Komandas tie paši klubi. Nav variants. Bet katram klubam rēķinieties ir dalības maksas Latvijas Automobīļu federācijā, kas sastāda 80 lapus. Bet tas ir normāli. Tas ir juridisks biedrs, jā, bet es tāpēc stāstu. Var saņemt mazliet atvieglojumus un vispārējo. Un vēl arī bez biedrības var arī būt sījā biedri. Vienkārši jābūt juridiskām personām. Ja valsts pieprasa likumā, ja tu gribi būt atzīta biedrība, valsts atzīta biedrība, tad tev nedrīkst būt fiziskas personas biedri. Jābūt tikai juridiskiem. Līdz ar to no 1. janvāra, vai no kura tur datuma? Jā, no 1. janvāra. Labs ievies šādu. Tātad viss gads gāja vēl pa vecam, un tie noteikumi stājās jau jūnijā spēkā kaut kā. Un no 1. janvāra 2011. gada būs šāda kārtība, kā iestāties lapā. Caur juridiskām personām biedrībām vai sījā. Es kā sījā, pieņemsim īpašnieks, paņēmu, pieņemsim kaimiņus tur klāt, un es varu atnākt ar sījā blā, 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 un teikt, ka mēs esam 5 cilvēki un brauksim. Tagad man ir uz to licenci. Tev būs jānokārto biedra nauda lapā, un tad tu varēsi izņemt no saviem sportistiem. Appriekš kāds tā tiek kaimiņi? Kāds ir soms? Bet tie ir tie 80 lati. Jā, ka vārds tur savs 80. Man tā licenci maksā 80 lati plus licenci, tad man jau cik nostājās? 100 vai cik vairāk. Es paņemu kaimiņus, un man ir visiem es sadalam, un mums ir katram 20 lati. Protams. Jebkurā gadījumā, kā jums teikt,
Šis te katram personīgi individam izņemt licenci, rēķināties katram bija biedra nauda, bija licences maksa, apdrošināšana, jebkurā gadījumā būs vajadzīgs, šis lietas bija. Bet mēs izrēķināsim tā, lai jums arī iestājoties savā klubā nebūtu jāpārmaksā, lai jums nebūtu pāri. Jebkurā gadījumā tas viss tur saglabāsies, tā biedra nauda un viss. Tad jums būs viens maksājums, kur jūs veiksiet klubā, un klubs tālāk kārto visas attiecības ar lapu. Vienkāršiem vārdiem sakot, īstenībā mēs gribam jums uztaisīt dāvanu jaunajā gadā. Tātad labs, kā tāds, tātad šoseis komisija grib iekasēt tās licences, lai būtu kaut kas budžets. Bet tai pašā laikā ir jauna ideja, kā veidot šo budžetu nevis no jums, kā braucējiem, bet organizators organizējot sacensības, maksās lapam tādu kā fee, tātad vienreizēji maks par katru startējušo sportistu, pieņemsim tā ir summa 10 lati, un katrā sacensībā katrs organizators nomaksās to lapam, un jums par licenci nebūs jāmaksās. Tas organizators zinās to, ka viņam būs jāmaksā 10 lati, kā jūs domājat, kur viņš dabūs tos 10 lati? Nē, tur būs organizēšanas noteikumi, organizatoru noteikumi, tāds būs arī. Kur tiks konkrēti, ja šāds pārkāpums tiks fiksēts, viņš var pazaudēt savu rīkošanas licenci vai Viņi vienkārši liks limits kaut kāds. Nē, nekāds limits, vienkārši tas ir jādabū no skatītāja. Jā, to kontrolēs. Ir noteikums galēji un summa, kādai būtu drīkst būt galējums maksas? Jā. Kāds uzdevums? Jā, kāds uzdevums? Nē, jebkurā gadījumā Lielāku. viņi nedrīkst pārsniegt iepriekšējā gada normu. Jūs nemaksāsiet nevienu latu vairāk par to, kas tika maksāts pagājušajā gadā, jebkurā gadījumā. Tas, kā mēs to sakārtosim, cik tas jums būs viegli vai nē. Bet jūs nemaksāsiet. Nē, tā būs vienkārši tā pati summa, tā līdz maksās. Viņa var būt arī bez maksas, jo organizators to vēlas, bet viņa nedrīkst pārsniegt iepriekšējā gada. Tās attiecas tikai uz Latvijas drifta sērijām vai arī uz citiem drifta pasākumiem? Nē, uz pro driftu, ja tur un visam, kas ir. Bet, ja tu citu kaut kādu pasākumu, tur tāpat licences nav, jā. Apdrošināšanām tas arī jāņem, jā. Apdrošināšanas ir kurā gadījumā mums vajadzīgs. Joprojām jums ir Bet brīvības to vēlēties, kur tad kārto šī apdrošināšanas te juridiskā persona, jā? Vairs nav labs. Labs Nē, arī apdrošināšana ņem kā fiziska persona. Tu no viena maciņa ieliec otrā maciņā un neiet to otru maciņu pie labs vai ievivēji. To ir čupiņā, nevis to ir viens pats. Nē, nu varbūt viens, kur viens cilvēks. Labi, bet tā par tiem dalībniekiem, kas brauc ar vienreizējām licencēm. Nē, īstenībā tikko labs jautājums atkāpšos bišķiņu uz iepriekšējo no viņa puses nāca saistībā. Nebūs īstenībā godīgi, ja tas, kas rīkos, pieņasim tur ne driftu, vai kā jūs tur nosaucat, Latvijas driftu kapu, Latvijas driftu kaus posmu, viņš rīkos kaut kādu tur savu Pēters posmu, Pēters drifts, jā, tad viņam tomēr arī mēs izdomāsim kaut kādu fee, jo tas tiešām nebūs tad godīgi pret tiem organizatoriem, kas ieguldīs lielāku tā kā aptāvu. Tādā veidā. Vienkārši būs mazāk varbūt. Bet jautājums, nu tagad notiek Latvijas federācijas visai lonks un viens džeks rīko lonku un ja mēs piedalāmies, kas ir licences izņēmuši, mēs varēsim braukt tādās sacensībās? Ja viņi ir izņēmuši šito saskaņojušo lapu un saskaņojuši šīs sacensības, nav problēma. Nekad nav bijuši problēmas. Kāpēc nav? Ir bijuši saskaņotas. Ir bijuši saskaņotas. Es teicu, ka nav. Jā, laik ir, kā sacīt, jāsaka, par to lausmi tieši par to. Organizators atnāk un pasaka, ir šīs te drošības schēmas un viss tiek saskaņots, lūdzu, rīkojiet. Un licencēties sportists drīz piedalīties. Labi, tas ir uz pro-klasi, kas uz street-klasi. Tieši tas attiecas uz nebūs problēma, tur ar to sāksies, teiksim, tiks noteikts fee, pieņemsim par, teiksim, ir kaut kāds mums konkrēts
organizators, kas, teiksim, Jā, rīko, jā. X, jā, kas rīko. Visi zina, kas kā rīko, un, teiksim, visi zina, teiksim, kā tas viss izskatīsies, jā. Un pieņemsim, cilvēks kā, pieņemsim, jā, izdomā, ka to es varu uztaisīt alternatīvu, teikt, nu, jo drifteri grib driftēt, viņiem nav vajadzīga tā skatītāji, teiksim, grib maukt, vienkārši. Tāpēc skatīt. Tā, nu labi, tas ir tā forma. Galvenajiem labi. Un, teiksim, viņš pasaka, ka, teiksim, cilvēks kā pasaka, teiksim, jā, tas sacensībām, kad dalīts kāds ir viens lats, brauc un izinies 2 stundas. Nebūs skatītāji, nebūs sponzori. Tas jau mums sacensības. Nē, nu tas ir, teiksim, tāds kaus, kāds finālā, teiksim, tiek savilkās kopsavilkums un tiek, teiksim, Sponsori neieguldam, nezinu. Jautājumā, bet pašā laikā es saku, tas jautājums bija labs un man jāizdomā vienkārši tā, lai būtu vienādi spēles noteikumi, lai nebūtu tā, ka cits, kas rīko tur kaut kādu tur Latvijas drību kausu. Jo varbūt tur būs interesantāk, ka mēs visi laidīsim pie šā un vairāk nebrauksim, piemēram. Bet šitā normāli ir taču organizātoru konferences, tas jau ir tikai normāli. Tātad mūsu uzdevums noteikti maksimumu, lai sportisti nepārmaksā, bet minimumu jau noteikti nevar. Ja esmu krutais čalis, kas uzorganizē un es esmu atradis tur sponsoru X, kas man iedod daudz naudas, es varu sportistiem to izdarīt pa brīvu, kāpēc ne? Jā, tas ir tikai apsveicams. Tas ir tikai apsveicams, Pa brīvu, come on! Latvijā un pa brīvu! pat aprodas nebūs jāpēc. Ne par to iet runa, ok? Mēs pārāk uzsēļam, jā. Tā maksas mēram par to dalīt. Pat mēram kaut kā. Viņi nepārsniegš pagājušo gadu. Viņš pagājušo gadu. Jā, vairāk, jebkurā gadījumā.